Kad es biju maziņa, es spēlēju tādu spēli rūķīši. To izdomāja mans brālis un māsa, bet es viņu lielākoties spēlēju ar savu māsīcu. Es sen nebiju par šo spēli domājis, bet nebiju arī par viņu aizmirsus. Vienkārši laika gaitā pazuda interesi par spēlēm un rotaļām vispārīgi. Kaut kādā ziņā man bija hobija pārmaiņas. No fiziskā un tradicionālā es pārgāju uz digitālo. Tas gan attiecas ne tikai uz spēlēm, bet arī uz manu ikdienu un mākslu. Rūķīšus mēs spēlējām ļoti daudz. Kad mana māsīca vasarās bija ciemos, paēdām brokastis un uzreiz devāmies ārā taisīt būdiņas mazajiem rūķīšiem. Paši rūķīši bija vien mazi zaru gabaliņi, mazi cilindri, kas stāvēja un tēloja rūķus mūsu iztēlē. Bija arī akmentiņi, kur skaitījās parastie iedzīvotāji, bet saucām arī tos par rūķīšiem. Būdiņas un ieroči, kā arī visādi rūķu rīki bija taisīti no visu, ko atradām pie šķūņiem un kūts, koka gabali, veci ķieģeļi, sūnas, metāla, alus pudeļu korķīši. Tas viss pārtver par kaut ko svarīgu. Naudas sistēma radās no pavisam maziem akmentiņiem, kuri mirdzēja saulē. Bija ļoti svarīgi, ka viņi mirdzēja saulē, citādi tie bija bezvērtīgi. Paņēmuši pusdienu pauzi, devāmies atkal turpināt iesākto, un tur, uz vecajiem egļu dēļiem, spēlējāmies līdz pat tumsai. Laika gaitā māsītes bija retāk ciemos, brālis ar māsu bija izauguši lieli. Tētis plānoja visādus remontus un būvdarbus, un rūķīši pamazām izzuda. Dažreiz tu nemaz nepamani, ka esi jau izaudzis. Viss plūst tik dabiski.